pirmais posms priekš manis likās, nu tas jau nekas īsti nav, es vēl neesmu to punktu sasniedzis un es varu vēl un vēl. Bet viens no posmiem bija tāds, ka es vairs nevarēju un es saucu uz Jēzu. Palīdzi man, mana miesa vairs neklausīja. Un bija ļoti labi, ka man tieši bija biedrs, kas gāja pa priekšu, un viņš dzird, kad es lūstu nost. Un viņš saka, Ingus, elpo, tu vari! Un es sapratu, jā, Jēzus, es varu. 4M izaicinājums ir lielisks treniņu laukums tavai dzīvei. Vieta, kur reāli sastapties ar savu vājumu, kur sastapties ar savu nespēku, ar saviem lielākiem jautājumiem un ar savu lielāko sakāvi. Tajā pašā laikā piedzīvojot vislieliskākās uzvaras. Tas, ko es paņēmu no tā visa, ir tas, ka tā Dieva klātbūtne, ko šeit var piedzīvot, tā brālības klātbūtne, ko var piedzīvot. Un atkal tas, ka Kristus ir man līdzās. Tas, ko es tur piedzīvoju, lika man pieņemt ļoti nozīmīgus lēmumus manā dzīvē, kas diezgan krasi mainīja man dzīvi. Un varbūt kādam tas varēja šķist no malas kā tāds nepopulārs lēmums, bet es ticu, ka tas bija tas, ko es tur satvēru, kas man bija jāizdara, un tagad es to redzu, ka tas mainīja man dzīvi, tam tā bija jānotiek.